Sākumā, protams, man tā pirmā doma, ir viss. Es esmu miris. Es vairs neesmu, vienkārši es vairs neeksistēju. Šis ir podcasts, kuram nav scenārijs, nav filtri un nav nekādu robežu. Saprotu, kas ir ķīmija terapija. Tā vienkārši pieslēdz sistēmu klāt, vienkārši 5 litri lādē iekšā ar ķīmiju, kas tev nogalina ķermenī šūnas. Mēs runāsim par heiteriem. Tas nav tavs kanāls. Tev neinteresē sports. Neseko man. Seko kaut kam citam. Es aicināšu cilvēkus, kurus es pats gribu redzēt. Man pazuda bailes no nāves. Tas man baigi izmainīja prātu vispār. Pieskarsimies dziļām tēmām. Sports bija tas, kas man īstenībā izglāba dzīvību. Man liekas, tas bija krūtākais, ko es jebkad biju redzējis. Prāts vienkārši. Jā, man bija tā, wow, vispār. Es nezināju, ka tā var izdarīt. Jā. Bet neuztversim visu arī pārāk nopietni. Kas tev uzbudina, Robi? Tāpēc šis ir dziļais piegājiens. Dziļais piegājiens. Šodien pie manis ir Robis zilajā stūrī, pie mums bunkurā Saldo Skrundas ielā. Ielu vingrotājs, mutants, kuru vienkārši nevar noķert kamerā vai plato leņķi. Nē, ne jau es teicu mutants, viņš ir 2 mutanti. Monstrs vienkārši. Spēcīgs vīrietis, iedvesmojošs vīrietis, uzvarējis vēzi. Ne jau vienreiz, bet 2 reizes sadeva vienkārši pa muti. Ja? Jā. Izpelnījis, izcīnījis dzīvību. Kā arī viņš ir vienkārši labs mans čoms, draugs, treniņu partners. Patiesas gods, ka es šodien pie mums šeit. Paldies par pieteikumu. Pie mums zilajā stūrī ir Roberts Bērziņš šodien. Jā, īstenībā interesanti ir tas, ka iepriekšējos podkastos es kļuvu ar viesiem. Protams, es aicinu cilvēkus, ko es vēlos šeit redzēt. Jā, tas ir vairāk egoistisks podcasts. Es gribu jūs visus iepazīt dziļāk. Ar iepriekšējiem viesiem es kļuvu pēc tam ļoti labs draugs. Bet šoreiz ir tā, ka mēs jau esam čomi, tāpēc būs tāds foršs bro talk. Un es vēl tev neļauju runāt baigi, es vienkārši izdarīšu savus pienākumus. Mums ir arī sponsors. Beidzot, mūsu podkāstām Sexy Style. Bijām vakar Sexy Stylā, un viņi teica, Roberts, tev jau bieži nāk, ir visādi dildo, viss kaut kas jau ir paņemts. Jā, es zinu. Jā. Un viņi redzēja, ka tavā kolekcijā vēl kaut kas pietrūkst. Vientuļajiem ziemas vakariem. Paldies. Tu vari droši atvērt vaļā, kas tur ir. Jā, es nezinu, ko tur vajadzēja. Es nekautrēšos. Viņi jau laikam ir izanalizējuši, ko man visvairāk vajag. Jā, kas tas ir? Hantel kaut kāda? Ok. Kameras redz šito. Jā. Okay. Tur pat ir 2 caurumi. Tu vari izvēlēties. Es kā kristīgs vīrietis nezinu, kas tas tāds ir, bet gan jau tu zinās. Nē, es jau zinu, es to skatījos, jau gribēju ņemt vienreiz, bet zinu kā. Un kas tas ir degunpilieni? Main squeeze. Okay. Es saprotu, viņš iet roku rokā ar šo te laikam kompostā. Viņš burtiski iet roku rokā. Okay. Labi, pa ceļam uz mājām izmēģināšu. Nu redz. Jā, tas ir tiem vientuļiem ziemas vakariem tumšajiem. Jā, iepazīt sevi, tā teikt, mazliet vairāk. Par to jau arī ir dziļais piegājiens, vai tas dziļais piegājiens notiek šeit vai arī ārpus mūsu studijas. Arī liels šautauts Iplikam no Saldus. Par visām apdrukām, arī mūsu sadarbības partneris, mūsu mērčām, kā arī liels šautauts Zigim, visi Saldu zina Zigi, par lampām, par visu šo skaisto interjeru. Nu labi, es baigi iesildījos ar pļāpāšanu tikko, es ļaušu, domāju, arī nedaudz tev panākt. Kā tev patīk Saldu? Man ļoti patīk Saldu, bet, ja godīgi, es vairāk esmu bijis pie tevīm, man liekas. Es neesmu pa Saldu tik daudz izbraukājis. Esmu bijis uz pāris vietiņām paēst, kafiju iedzert, liekas ļoti draudzīgas pārdevējs, draudzīgi tādi cilvēki, visur, kur tu ieej, tāda bišķiņa savādāk tā komunikācija nekā Rīgā. Negribās jau tā teikt, zin, kā es nezinu, varbūt aizvainoši kādu saldinieku. Jā, lauka mazpilsēta vienalga, kas, man neliekas, ka tam vārdam ir negatīvi. Bet, zin, ko es pamanīju, ka Saldu nav akcents cilvēkiem, jo man likās, ka, tā kā ārpus Rīgas, tā kā, pusotras vai 2 stundu attālumā, tad pa lielam visiem ir kaut kāds bišķiņa akcents vai kaut kāds galotnīts.
Aldo vispār nav akcentu, 0 akcents. Tieši tāpat kā Rīgā viss runā. Mēs laikam neesam īsti kurzemnieki. Jā. Mēs te lejā pie Lietuvas robežas dienvidos tusējam vienkārši. Jā. Nu jā, es nevaru sagaidīt. Paskatīsimies, kas tev ir zem ādiņas šodien. Ja? Man bišķi ir jāpiedomā, kā es iesāku. Man ir tas, ka es runāju un pēc tam domāju, un pēc tam tā arī veidojās visi tie TikTok izgriezumi, ja, un cilvēki triggerojās un dusmojās un heito. Un, man patīk lasīt komentārus, visus pozitīvos un arī negatīvos, ja? Jo tas ir normāli, tu nevari visiem izpatikt. Tieši tā. Mums ir jāsadzīvo visiem kopā un nav jau visiem jābūt labākajiem. Un jo tu esi populārāks, jo tev vairāk heiteri. Tā kā jā, tā ir laba tāda popularitātes metrika, tā kā teiksim. Tu atceries savu pirmo reizi? Par kuru pirmo reizi tu runā? Zālē, protams. Jā. Zālītē pirmā reize, Zālītē pirmā reize zālītē bija skolā, pamatskolā. Droši vien kaut kādā 7., 8. klasē varbūt. Zin kā jau katrā skolā ir kaut kāda maza zālīte, kaut kāda, nezinu, tur knapi 15 kvadrātmetri zāle. Labi, ka vispār ir. Jā, labi, ka vispār bija. Jā. Un kas mums tur bija? Bench press, squat racks, kaut kāds hantels dažs, kaut kas vēl, kaut kāda varbūt keibli daži bija. Un tad jau, protams, bija tā, ka tur kaut kādos starpbrīžos vai pirms sporta stundām mēs tur gājām. Bez jebkādas iesildīšanās, bez jebkā vienkārši, kā džekiem vajag savā starpā sacensties, kurš tur vairāk uzspiedīs bench presā, vai kurš tur lielāku svaru pietupsies. Tas viss bija tādā līmenī. Paldies Dievam, ka tur neviens nenotraumējās, viss bija kārtībā. Protams, droši vien vairāk momenti bija, ka mēs uzmetām svaru sev virsū, ko nevar uzspiest augšā. Sauso jāmočī vienkārši vīriem. Jā. Pirmā reize pa sauso. Pirmā reize pa sauso. Jā, tā kaut kā, bet tas nebija tas āķis lūpā vēl. Tas nebija. Tas bija drīzāk tāds... bija vairāki džeki, klasē, kas jau daudz spēcīgāki. Man drīzāk bija tāds, man nekas tā baigi nesanāk. Tad tas vēl nebija tāds āķis lūpās. Bet kas bija tas moments, kas tev lika tad vairāk novirzīties tieši uz pašu ielu vingrošanu? Kas tev ievirzīja tajās sliedēs? Tas man ievirzīja vairāk, kad tas gāja ārā uz... stieņiem trenēties, uz veciem krievu laiku, tur sarūsējušiem stieņiem savā rajonā. Un, tur es redzēju, atnāca viens čalīts vienreiz, tāds tieviņš tāds, zina, nekādu uzbūvu, bet viņš vienkārši sāk spēku izējas. Maslaps sāk taisīt. Šausmīgi eksplozīvi, riktīgi ātri, kaut kāds 10 pēc kārtas. Es nekad dzīvē neko tādu nebiju redzējis. Man likās, tas bija krūtākais, ko es jebkad biju redzējis. Prāts vienkārši. Jā, man bija tā, vispār es nezināju, ka tā var izdarīt. Jā. Un visu man bija tāds āķis lūpā, visi ar tā grib. Es ar tā gribu močīt. Tas sāk viņus mācīties. Protams, ka tās, kaut kādas pirmos 3 mēnešus tur knapi vienu reizi varbūt uztaisīt. Jā. Un tāds kaut kā lēnām aizgāja. Tad jau es iemācījos 1, 2, 3, 4. Tam man jau bija mērķis, cik vien es varu. Es gribēju sasniegt tā kā griezts, cik es varu daudziņus uztaisīt pēc kārtas. Redz, un labi, tas viss tev ir aizgājis īstenībā. Kā tu nonāci no tā līdz sacensībām? Kas bija tas lēciens? Jā, tas bija tā interesanti, jo tie maslapi diezgan sen jau sākās, bet tur tikai bija tie maslapi, un tad es paralēli gāju sporta zāli. Un tad bija tā, ka pēc tās savas smagās slimošanas, kad es atvesaļojos no vēža, tad bija tā, ka man vajadzēja kaut kādu laiciņu, kamēr es atgūstu formu, kaut kāds pusgads pagāja. Un tad es nejaušām pamanīju, ka notiek ielu vingrošanas sacensības. Un es domāju, labi, varbūt tās jāpiedalās, jāpamēģina, jo man vienmēr patikušas pievilkšanās, dipi, jeb līdztekas, tie paši maslapi. Es domāju, labi, jāizbrauc, jāpamēģina. Es tur kaut kādas 3-4 nedēļas apmēram gatavojos uz to visu, kas patiesībā ir ļoti maz, ja tā padomā. Atkal pa sauso vienkārši močīju uzreiz sacensībām. Un aizbraucu uz sacensībām. Tur bija diezgan interesanti, jo es pat nezināju, ar kādiem svariem man iesildīties. Es aizēju pie džekiem, tie, kas jau iesildās. Es tur viņiem prasu padomu, kādu svaru man labāk iesildīties. Ja, tie tur bez mazais smējās, par manī skatījās. Tur domāju, tādā labā ziņā. Tas aktieri ir, tādā labā ziņā. Protams. Jo, zin kā, viņi man teica, davai pamēģini ar 20, es tur pievalkos ar 20, tā viņi saka, ļoti viegli, davai lietas vēl klāt. Un tā tur man iedeva dažādas padomas džeki. Pēc tam nostartēju sacensībās, tur 2
kategorijās dažādās. Vienā kategorijā dabūju 1. vietu, otrā dabūju 2. vietu. Un, man likās, diezgan labs rezultāts priekš tā, ka esmu gatavojies tur 4 nedēļas knapi. Un, protams, ka es iepriekš vienkārši sporta zālē trenējos, bet mans fokus nebija uz to ielu vingrošanu. Tad es sapratu, ka man ir kaut kāds potenciāls, ka es varu kaut kā spēcīgāk pievilkties nekā citi, spēcīgāk tos dipus uztaisīt un tās spēka izējas, ja muscle ups. Tad arī es sapratu, ka davai, tad mēģinam, skatāmies, cik mēs tālu varam aiziet šajā sportā. Tas ir īstenībā arī baigi labi, ka tu ieradies sacensībās un ir atbalstoša vide. Ka čaļi redz, tevi tā grib trenēties, tas nekas, ka tu varbūt nebija optimāli sagatavojies, bet močiem vienkārši palīdz. Tas ļoti palīdzēja, jo tieši tā, kad man bija jātaisa vēl, viņi visi zināja, ka es pirmo reizi startēju. Bet riktīgi stāvēja malā, atbalstīja, davai, tu vari, un vēl tur ieteica man kādu svaru uzlikt nākamajā setā. Bija tā tiešām baigi tāds atbalstošs. Tajā brīdī, vēl vairāk bija, vēl lielāka tā motivācija bija piedalīties. Tur jau tā lieta, man liekas, spēka kultūrā kā tādā, ja mēs varam lietot tādu lietasargu terminu, cilvēki ir ļoti atbalstoši. Vienalga, vai tas ir cīņas sports, vingrošana, bodybuilding, 3 cīņas, spēkvīri un tā tālāk. Es varētu stundu saukt, man liekas, visus šos sporta veidus, bet pretēji tam, kā tas izskatās no malas, ka cilvēkam ir baigais ego, un viņi ļoti atgrūž iesācējus vai smējās, tā nav. Protams, idioti ir visur. Zini, ko es gribēju pieminēt tieši to, kad, ko es gribētu ieteikt, pieņemsim visādiem jauniešiem, kas iet uz sporta zāli trenēties, ka viņi sēž, skatās YouTube visu laiku kaut kāds video par kaut kādiem vingrinājumiem, bet bieži vien baidās pieiet kādam pajautāt sporta zālē, padomu. Jo, kā es atceros sevi, kad tajā laikā vēl baigi nebija daudz video. Nebija tā informācija. Un, kā bija, es gāju sporta zālē vienkārši pie lielākā kačuka. Es skatījos, viņš, piemēram, strādā. Viņš, piemēram, taisa kaut kādu vingrinājumu. Es vienkārši pieeju un paprasu viņam, cik tu daudz viņu dari, cik reizes nedēļā tu dari, cik reizēm, kā pareizi. Un, kā vecīt, es nereizi neesmu kaut kādu atteikumu saņēmis. Tad cilvēki tieši vienmēr ar lielāko prieku to izstāsta informāciju, un pēc tam vēl tur viņi sadraudzējies, viņš tev vēl panāk, paspoto, kaut ko palīdz. Tā kā tu to informāciju vari pilnībā bez maksas iegūt. Nav tā, ka tev obligāti, jāiet viņam jāmaksā, kaut kas. Tas ir īstenībā, es ritīgi rezonēju, ka tu stāstīji arī es, ka pirmo reizi Vācijā, kā es gāju uz zāli, burtiski vienkārši lielākais, muskuļainākais, tetovētākais čals ar bārdu. Es arī, viņš redzēja, ka es nepareizi spiežu, pamācīju, visu pastāstīju, un pēc tam viņš tur sakrāmēja svarus, un viņš paprasīja, lai es viņu paspatoju. Es domāju, pirmkārt gods, ka viņš, otrkārt, vecīt, tu nomirsi, jo es nevaru. Tu tur paliksi. Man ļoti līdzīgi ir bijis arī, kad sadraudzējos tur sporta zālē, arī man likās, ka es tur esmu pilnīgi nekas. Pēc tam atnāk man tas lielākais džeks arī prasa, atnāc pastāv man aiz muguras tur benčā. Man ar tāds, tā kā gods vai ne savā ziņā. No otras puses tāds pilnīgi adrenalīns šauj caur griestiem, caur domāju, kā tu tūlīt to svaru viņu izglābs. Bet tas ir gods. Spotot, tev kāds pienāk zālē, un tu zini, tu esi viņu izredzētājs. Tavu dzīvību ir būtiski. Viņš tev uzticās. Tāpēc, šautauts Marcelam no Vācijas, viņš droši vien neskatās, jo viņš nesaprot latviešu valodu, bet Marcel, mein lieber Freund, ich hab dich sehr lieb und ich hab dich nicht vergessen. Liebe Grüße aus Lettland. Es nebiju dzirdējis. Es nebiju ļoti takoši. Paldies. Man ļoti patīk vācu valoda. Pafleksoju savu vācu valodas muskuli. Viņš šī arī man savs ego savādāk. Es tev visu laiku tev komplimentēju, bet tā tas ir. Tā tas ir. Ja tev būtu jāraksturo savus treniņu stils. Treniņu stils push-pull legs jau pēdējos aptuveni 5 gadus. Bet es tajā savā splitā, kā pirmo, vienmēr prioritāti lieku kalisteniks. Ja man ir muguras diena, jeb pull day, tad es sāku ar muscle-upiem. Sākumā bodyweight, pēc tam weighted muscle-upi ar pievienotiem svariem. Es lietoju angļu vārdus, jo latviski diezgan tas tā jocīgi izklausās. Daudz zāles termini vai nu nav pārtulkot, vai nu viņi izklausās pārāk sarežģīti latviski, un tad ir vieglāk lietot tos anglicismus. Nevar pat iztulkot, ja godīgi diezgan daudz terminoloģiju. Tur tā lieta, kā mēs pirmīt runājām, dips, mērcēšana, vien dipīt. Līdztekas, es nezinu, bet tas jau līdztekas ir tas pats trenažieris. Tāpēc atspiediens uz līdztekām laikam, es nezinu, eksperti varbūt var iekomentēt, mana sieva šo vingrinājumu sauc par dipšotāju kungu. Dipšotāju kungu. Kāpēc tieši kungs? Es nezinu, ļoti smieklīgs vārds, bet man tā palicies atmiņā. Man pašam gribās
lietot to. Ko cilvēki visvairāk pārprot par ielu vingrošanu? Manuprāt, visvairāk pārprot tieši to pašu, ko es pārpratu, kad es to visu tikko sāku. Jo man sākumā likās, ka nekādā veidā tu tur nevari muskuļus iegūt, ka tu vienkārši paliksi tievāks, tu būsi maziņš, tev kājas nebūs. Un tieši tā man arī likās. Bet, tad, kad es to gribēju sākt darīt, tad, protams, kad es aiz lielas intereses sāku to visu meklēt internetā, sāku meklēt top džekus, kas ar to nodarbojās, lai izpētītu, kā viņi izskatās. Ja Tev principā viss browser historijas bija pilns ar džekiem, jā? Godīgi sakot, jā. Bet tas tāpēc, ka es atveru savu Instagram vaļā, man arī ir vīrieši apakšvaļā pozē. Man prieks, ka tu man šajā seksī savā maisiņā neuzdāvināji dildo, jā, tā kā, paldies tev. Bet, atgriežoties pie temata, tad es sapratu to, ka, ir tomēr top džeki pasaulē, kas izskatās, principā, nezinu, gandrīz vai kā bodybuilderi, ļoti labi izskatās. Varbūt, protams, ka mazāka izmēra, bet man arī vienmēr tas bijis, ka es negribu svērt tur, virs 100 kg. Es gribu būt funkcionāls, es gribu būt estētiski izskata un varētu visus šos ielu vingrošanas elementus. Un tad arī es sapratu, ka man ir jāmēģina vienkārši. Tur jau tā lieta, kad piedod, pārtrauc, ko es gribēju vēl piemetināt, ir tas, ka ir daudz ceļi, kā nonākt pie ideālā auguma. Nepavēlt arī bodybuildingā ļoti daudz ir no kalistēnikas aizņemts. Pat tāpat pievilkšanās, gandrīz katrs otrais bodybuilders taisa. Tāpēc, ka tas ir efektīvs, tas strādā. Tāpēc jau ir ielu vingrotāji, gimnasti visi, viņiem ir skaists liels rokas. Plati pleci, muguri kā 3 stūris. Tur ir noteikti estētikas elements, un es domāju, jaunieši, kas vēlās pamēģināt, nav jābaidās no tā. Starp citu, man arī bija viens piemērs, jo tad, kad pirmā sporta zāle, kurš sāku iet, tur bija viens profesionāls gimnasts. Viņš bija, vecīt, es tādas rokas, es nezinu, es nebiju redzējis nekad. Viņam vienkārši, biceps tā kā kaut kādam Schwarzeneggeram izskatījās. Viņš bija maza auguma, viņš bija īs, bet, viņš bija nereāli. Tie spēka rūķi. Nereāli. Jā. Viņš arī, viņš taisīja visādi spēka vingrinājumus. Bet tas, kā viņš izskatījās, bija vienkārši unreāli. Monstrs, mutants, tā kā tu. Jā. Kas ir visstulbākais padoms, ko tu esi saņēmis zālē? Ne jau dzīvē. Visstulbākais padoms. Visstulbākais padoms dzīvē droši vien kāds ir no manis, bet... Nē, nav no tevis. Ir vēl viss kaut kas interesants dzirdēts. Bet īstenībā tā jāpadomā pat. Laikam visstulbākais padoms, man ir cilvēki teikuši, ka pēc treniņa nedrīkst atstaipīties, izstaipīt muskuļus. Ka pilnīgi, ka nē. Es saprotu, ir cilvēki, kas izvēlās to nedarīt, bet man bija pilnīgi, ka nē. Tev muskulis paliks garāks, viņš būs neizteiksmīgs, viņš būs kaut tas bija kaut kas ļoti muļķīgs. Es pat neatceros, no kā es to dzirdēju, bet cilvēks bija tiešām tāds ar pieredzi jau. Bet nē, es šo te padomu neņēmu vērā. Tu negribēji, lai tev muskulis garāks paliek, Jā. Un nē, es vienkārši vienmēr esmu staipījies pēc treniņiem. Tas tomēr palīdz atjaunošanās procesam ātrāk. Arī funkcionalitāti un samazina traumu risku. Jā, tas ir tas, kad varbūt cilvēki dzīvo kaut kādas informācijas noslēgtībā. Tas ir tas, ko mēs arī pirmīt runājām. Ir baigi forši, ka tagad mūsdienās ir daudz pieejama informācija, bet ir arī grūti izfiltrēt, kas strādā, kas nē. Tāpēc man patīk tavs padoms arī vienkārši pieeja zālē un pajautāt cilvēkam. Labi, citreiz tu saņemsi šo garo muskuļu padomu, bet citreiz saņemsi ļoti vērtīgu pieredzi. Runājot par vērtīgu pieredzi, vai robu močiem dziļāk vienkārši. Pietiks visas tās virspusīgās tēmas. Kā cīņa ar vēzi mainīja vispār tavus skatījumus uz treniņiem? Jā, šis tāds interesants jautājums. Vispār globāli jau uz dzīvi mainīja to skatījumu, bet uz treniņiem tieši bija tā, ka es sāku vienkārši vēl vairāk trenēties, godīgi sakot. Jo sports bija tas, kas man īstenībā izglāba dzīvību. To es sapratu pēc tam, tāpēc, kad Es neticu, ka es tam visam būtu izgājis cauri un tik viegli vēl izgājis cauri, es nebūtu nodarbojies ar sportu. Jo sports ir tas, kas man vienmēr ir devis to disciplīnu, ka es tā kā cienu savu ķermeni, ka es vienmēr cenšos ēst labāko
vairāk kustēties, darīt visu, lai uzlabotu savu performanci, savu jaudu, arī prāta spējas. Pilnīgi visu, zinu, es vienmēr ļoti par to domāju līdzi. Un tieši tad, kad es saslimu, kad man notika visas šīs ķīmijterapijas, visa tā indēšana, es saprotu, kas ir ķīmijterapija, to reāli. Iedomājieties, tu atbrauc uz slimnīcu. Tā vienkārši pieslēdz sistēmu, klāt tev vienkārši 5 litri lādē iekšā ar ķīmiju, kas tev nogalina ķermenī šūnas un arī labās šūnas. Es saprotu, un man tā apziņa tajā brīdī man vienkārši likās, es tur negribēju atrasties vecīt. Zin, kā man bija sajūta, ka es vienkārši braucu un tā kā galveni ir savi nost. Bet redzi, man tā pretreakcija uzreiz, kad es paralēli tam visam procesam cenšos darīt maksimāli labi savam ķermenim. Es mēģināju maksimāli daudz kustēties. Es tāpat turpināju iet uz sporta zāli, cik viens varēja. Ne jau tādā režīmā, kad sevi tur bendēt sirdi nost. Bet tādā vismaz, kaut vai 30% vai 20% no tā. Tas ir labāk nekā neko darīt. Jā. Daudz ūdeni dzert, maksimāli veselīgi ēst un tā tālāk. Un tas arī ir tas, kas man izglāba reāli. Tas ir baigi skaisti, jo daudzi. Tas mentālais aspekts visā tajā sportā, tas ir ļoti svarīgi arī mentālajai veselībai un visam pārējām. Es domāju, daudz cilvēku tevim rezonē, kad ir bijuši tie tumšie posmi dzīvē, un nevis cilvēki padodās, bet saprot visu. Ja es esmu piespiests ar muguru pret sienu, vairs nav kur atkāpties, ir jāiet tikai uz priekšu, un zāle ļoti palīdz, lai vienalga kāda atvainojas sūda notiek dzīvē. Sportot tā ir viena konstanta, ko tu spēj kontrolēt. To tu spēj, tur nav citi faktori. Tas ir vienkārši tu, un tu pats centies nopelnīt respektu pret sevi. Jo man nevar teikt līdzīgas, nezinu, kā lai es pareizi vārdos formulēju, bet arī tad, kad man bija nervu iekaisums, es arī nevarēju pasportot. Man vienkārši fiziski ļoti sāpēja viss pilnībā. Un tas man galvā pagriez vaļā tādu slēdzi, ka es sapratu, es nevaru zināt, cik ilgi es dzīvošu, un to mēs neviens nezinām, un būtu arī baigs stulbi, ja mēs zinātu, bet es sapratu, ka ir jau kaut kāds noteikts treniņu skaits, kas man dzīvē tikai ir dots. Pareizi. Es nezinu, cik viņi ir, un tas kaut kad beigsies, un es nezinu, un tas man liek saprast, cik ļoti es to mīlu, cik ļoti es esmu parādā respektu pret savu ķermeni, viņš ir jānopelna. Un tas, kopš tā laika, kad es atkal atsāku sportot, tas man iedeva citu intensitāti treniņos. Pilnībā. Tāpēc, ka, ja man ir dot, 4000 treniņu vēl tikai, come on, make it count vienkārši. Nav ko tur atvainojos dirsties, aiziet uz zāli un iziet ārā. Man tieši tas pats pēc tās slimošanas bija arī, kad man beidzās visas tās ķīmijterapijas, pabeidzu visas tās operācijas taisīt, es atvesaļojos, varēju jau būt funkcionāls atkal. Tad, kāds man pirmais mērķis? Atpakaļ fizuha dabūt, atpakaļ spēku, dabūt jaudu. Un es vienkārši trenējos vēl smagāk nekā iepriekš, ēdu vēl veselīgāk nekā iepriekš, vairāk ūdeni lietoju, vairāk kustība. Un, vecīt, godīgi sakot, es kaut kādos, man liekas, 3 mēnešos apmēram jau biju atpakaļ formā realitātē. Un es arī beidzot sajūtu, kas ir muskuļu atmiņa. Man tik ļoti ātri uznāca viss. Tas notiek īstenībā, tas ir fenomenāli. Jo es arī samērā diezgan, salīdzinot ar citiem vēža pacientiem, zaudēju diezgan mazu svaru. Un, man bija visu laiku tā, ka tās māsiņas tajā ķīmijterapijas nodaļā brīnījās par mani. Jo es biju kaut kāds nestandarta gadījums. Es saku, tu esi mutants. Viņas visu laiku brīnījās. Pirmkārt, ka man nebija slikta duša. Jo man jau brīdina, kas tur vēmšu katru dienu, būs slikti, nevarēs pāriest, būs tas. Bet, es vienkārši sapratu to, ka citi tie pacienti, viņi nedzīvo tik veselīgi. Viņi nedara tik daudz kustības. Jo es redzēju visus tos cilvēkus, kas tur ir. Un, protams, kas arī kontaktējas ar visiem tiem cilvēkiem, kur tur gulēja stacionārā. Un, tur tiešām cilvēki vienkārši gulēja tā kā padaušies. Man bija tāds, ka es pat sarunāju slimnīcā, lai mani laiž mājās. Jo tur bija tā, ka principā tu atbrauc, nedēļu tur dzīvo, visu laiku uz vietas. Un tad tu nedēļas atkal mājās un atkal nedēļu atpakaļ. Man bija tā, ka es sarunāju, vai jūs man salādējat tās ķīmijterapijas iekšā un laižat man mājās. Un es vienkārši pats braucu mašīnu, pats braucu mājās, vēju ārā, kaut ko daros, čomiem
draugiem tiekos. Visu laiku es maksimāli biju aktīvs. Visu laiku aktīvs. Un es arī sapratu to, ka man mentāli ļoti palīdzēja attiekt no visas tās situācijas. Es iedomājos, ja es gulētu tajā slimnīcā, es laiku uz vietas, bet tas vienkārši es morāli jau nomirtu. Tas situācija arī nepadarīt labāk. Ir ļoti labi, ka tu spēj novirzīt tā kā domas ar kaut ko citu, satikt cilvēks. Ļoti, ļoti skaisti un motivējoši tas atgūšanās stāsts, bet kā bija pēc otrās reizes? Liekas, es esmu izcīnījis, tev viss ir, es uzvarēju, bāc vēl vienreiz. Tas bija žostki vispār. Tas, man liekas, tas ir vēl grūtāk. Tas bija mega grūti, jo pirmajā reizē man bija tā, ka es biju baigi priecīgs. Man bija tā, ka es pilnīgi neticēju sev, ka es tiešām tam izgāju cauri. Vienkārši. Jo man likās, ka. Jūties neuzvarams, man liekas. Jā, jo, zin kā, tās prognozes jau arī nebija labas. Jo ārsti nepūš pīlītes. Ārsti arī tā saka, tu uztais to datortomogrāfiju, tās pārbaudas. Viņi tev lasa tavs rezultātus un stāsta tev, tā situācija nav tā labākā, tur ir tas, jādarbos, tas, tad redzēs, kāds būs rezultāts. Tur baigi, man nebija baigi daudz pozitīvu aspektu, pie kā tur pieķerties. Tur viss bija, ja godīgi, diezgan slikti. Un tagad es izgāju tajā pirmajā reizē cauri, man likās, visas tā kā supermens, wow, kā man tā sanāca. Un tad, pagāja tas pusgads, un atkal tā otrā reize atnāca. Un sākumā, protams, man tā pirmā doma, ir viss. Es esmu miris. Es vairs neesmu, vienkārši es vairs neeksistēju. Un es sapratu to, ka pirmkārt man pazuda bailes no nāves. Tas man baigi izmainīja prātu vispār. Tas varbūt savā ziņā kaut kādā veidā ir slikti, bet, es domāju, ka bailes vispār kā tāda ir slikta emocija. Ja mēs dzīvosim bailēs, vienalga kādā kontekstā, mēs principā paši sev uzliekam barjeras, limits un to unikālo iespēju, kas ir dzīve, mēs neizbaudam. Jo vienmēr risks pastāv pilnībā ar visu. Mums var jumts uzkrist uz galvas. Saka, mēs tagad skrūs turās. Viss čil, mēs podkāstu paspēsim. Un dzīvot bailēs, tas nav. Tu principā sabojā savu visu pieredzi. Tu vari turpināt, es vienkārši gribēju piestarpināt. Jā, un man vienkārši mainījās tas mindsets. Man bija tā, kad atnāca šī otrā reize. Es domāju, kā būs, tā būs. Ko man tur iespringt vairāk? Es tāpat neko vairāk nevaru izdarīt. Es no sevis varu tikai izdarīt labāko. Tas ir ārpus tavas kontroles. Jā, es sapratu, ka viss tas ir liktenis. Kā būs, tā būs. Un es par to biju godīgi pat vairs nestresoju. Man liekas, man vienkārši nervu sistēma tā norūdījās pēc tā pasākuma, kad es tiešām akceptēju to domu. Tā ir. Man liekas, pats grūtākais bija akceptēt to, pieņemt to, ka tas ar tevi notiek. Jo tur tajā stacionārā ar vairākiem cilvēkiem runājot, kur arī vēža pacienti, es sapratu, ka baigi daudzi nespēja pat pieņemt to domu. Nē, kāpēc ar mani tas notiek? Viņi visi ļoti negatīvi noskaņoti, depresīvi. Bet tev vienkārši jāpieņem tā situācija. Tas notika. Tas jau nebija atkarīgs no maniem. Tas vienkārši tā notiek. Tu nevari zināt, ar kur tas būs. Un tu pieņem to domu un tu no sevis dari pašu labāko. Tas ir baigi skaisti. Tā ir lieta, arī ko es mācos. Ir vienkārši citas lietas, kas ir ārpus tavas kontrolas. Viņas ir jālaiž vaļā. Jo, man liekas, jo tu vairāk turēsi, jo tu vairāk sev gruzīs un nospiedīsi. Tieši tā. Ļoti, ļoti labi. Kas ir, runājot par visu šo cīņu un motivāciju, kas ir tavs lielākais motivācijas? Mans lielākais motivators. Iemesls, dzinulis. Jā. Teiksim tā. Mans lielākais motivators iepriekš bija. Es nezinu, kaut kādā veidā. Es rezonēju ar to, ka man vienmēr ir bijis baigi svarīgi tā sportiskā performance. Tas ir godīgi, kaut kā man iepriekš bija lielākais motivators. Man vienkārši vienmēr pēc tās slimošanas vai slimošanas laikā man visu laiku gribējās vienkārši atkal būt šeipā. Atkal būt, tas izklausās varbūt stulbi, tā kā atkarība no sporta vienkārši. Bet es vienkārši jūtu, ka tas ir tas, kas man izvilka ārā no visa. Daudzi tiešām tie dziļie domu graudi vai tas, tā motivācija, tas nav kaut kāds sarežģīts, dziļš citāts vai kaut kāda grāmata, kas tev jāizlasa. Citreiz tās ir kaut kādas ļoti vienkāršas lietas, kā tu teici, stulbi var likties kādam no malas, bet es varu pateikt, kā arī mana dzīve burtiski izmainījās. Man nebūtu visi šie lieliskie cilvēki apkārt, man nebūtu viss tas, kas man šobrīd ir, par ko es esmu ļoti pateicīgs, ja tas viss nesāktos ar vienu stulbu domu. Es gribu lielākus plecus.
Jā. Un viss. Un tā tas sākās. Es aizgāju uz zāli, es vairāk iemīlēju sevi, mentālā veselība uzlabojās. Tā kā no malas ir viegli pasmieties, ja kāds, nezinu, vīrietis vai varbūt arī sieviete, vienalga, kas. Es gribu aiziet uz zāli, lai uzkačātu to un to. Jā, tu jau to tikai izskatu dēļ dari. Pagaidi, jā, es to daru arī izskatu dēļ, bet tam ir vēl lielāks konteksts. Tas ir tas, ko cilvēki nesaprot, ka cerēs tās vienkāršās patiesības, viņas ir baigi dzīves. Jā. Tur jau tā lieta, kad tajos heiteru komentāros tie droši vien ir daudz saņem. Tu jau esi narcists, tu tur ārējām izskatam. Es saku, jā, man patīk, jā. Es arī skačājos arī gan izskatam, skačājos gan performancei. Bet kas ir labāk? Es esmu atkarīgs no sporta zāles, no treniņiem, vai arī kas sēž vakarā, dzeru aliņu visu laiku, vai skatos teļuku non-stopā. Kas ir labāk? Tas stulbākais ir tas, ka tas ir normalizēts. Aiziet, iet uz sevi, bet nav normāli, ja tu labi jūties pēc treniņa. Tu uztaisi bildi pret spoguli, un narcists. Vai arī viss tā negatīvā astīta. Bet tas ir kā cīnīties savai. Tie cilvēki, kas to nesaprot, viņi nesapratīs. Par tām pašām, kaut kādām augstajām peldēm. Es tās arī salīdzinoši nesen uzsāku. Man patīk nofilmēt to augsto peldu. Tā man pašam tāda motivācija. Es nofilmēju, es pēc tam paskatos, cik ilgi esmu bijis ūdenī. Es nezinu, es, piemēram, ielieku internetā, un citur. Pēc tam smējās, tu jau nevari aiziet uz peldi, ja nenofilmēt. Bet te, kad es pēc tam padomāju, cik daudz cilvēku esmu iespaidojis pamēģināt, es nezinu, pieņemsim no manīm vismaz kaut kādi 40 cilvēki ir paši pēc tam aizgājuši pamēģināt to peldi. Ja tu tādā veidā vari pozitīvi influencēt citus cilvēkus, tas ir labi. Tas ir labi. Es nezinu, nefilmēju, nefočēju, kā es dzeru, nezinu, vakaros alu vai kaut ko. Ja? Kādā veidā tas labi kādu ietekmē. Es nofilmēju, ka es sportoju. Ietekmēt citus pozitīvā veidā. Tur jau tā lieta, vienkārši cilvēki vai nu grib pavilkt tevi uz leju, vai sajusties labāk par sevi, tāpēc viņi atrod labu lietu un mēģina pagriezt. Nezinu, tur negribēju savus muskuļus parādīt. Jā. Pirmkārt, cilvēki neuzturam lietas dzīvē pārāk nopietni, bišķi atslāpstam. Tas ir, es nezinu, visi grib uzvesties kā tāda interneta policija bez mazvai. Ja? Internets ir brīva, fantastiska vieta. Mums ir jāpriecājās, ka mums ir dot iespēju, ka mums ir šādi telefoni ar kamerām. Varam visu kaut ko filmēt, dalīties visā pieredzē, ja? Saglabāt atmiņas, nomotivēt cilvēkus. Tu visam dzīvē, ja tu gribi, atrast sliktu kontekstu, to atradīs. Tas ir man ļoti patīk šis salīdzinājums par tauriņu un par sūdu mušu. Es dzirdēju, es tev kādreiz stāstīju, vai ne? Ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, un tu vēlies mūs atbalstīt, apsver iespēju iegādāties arī mūsu merču, kur tu vari atrast Instagramā, un drīzumā arī mūsu mājaslapā. Kur tauriņš dzīvo pļavā, jā, viss pilns ar puķītēm, ļoti skaisti. Kur sūdmuši dzīvo sūdčupā, jā, pie musariem. Un kas notiks, ja viņus abus divus samainīs ar vietām? Sūdu čupa, ja sūdu muša būs pļavā, kur ir ziedi, ko viņi meklēs? Sūdus, bet apkārt viss ir ļoti skaisti. Ja tu ieliksi tauriņu sūdu čupā, ko viņš meklēs? Viņš meklēs tos pašus ziedus. Un tas ir, kā tu uztver lietas sev apkārt. Ja tu fokusēsies uz to slikto, tu to atradīsi vienmēr, visur. Nav grūti ierakstīt heita komentu. Grūtāk ir ierakstīt kaut ko labu, pozitīvu. Paldies, Rob, ka tu padalījies ar augsto peldi. Es arī pamēģināšu, jā, vai kaut ko tādu. Vēl jau vairāk es nesaprotu, ja godīgi tos heita komentārus, kad tev taču, mīļais cilvēks, tev ir iespēja izvēlēties, kam sekot līdzi. Kaut vai nobloķē, Mārjāk, Dievs, lūdzu. Tas nav tavs kanāls. Tev neinteresē sports. Neseko man. Seko kaut kam citam. Nezinu, skaties kaut ko citu, skaties politiku vai kaut ko citu. Bet, zini kā, tev jau ir iespēja izvēlēties, ko tu vēlēs tur skatīties. Tur jau tā lieta. Cik bieži pie taviem video vai teiksim, bildēm cilvēki komentē, es ar tā varētu, ja es gribētu. Īstenībā tas ir diezgan bieži. Jā, reāli. Un, zin kā, es jau tādā ziņā jūtos ok par sevi. Man vienam nekas nav jāpierāda. Bet, protams, ir kaut kas, ko es ielieku, tur kāds
Nu jā, es jau tāpat ar šito svaru varu pietupties, nezinu, tur 5 reizes. Es piemēram, tur 2 reizes pietupjos. Ja. Es nezinu, man pilnīgi vienalga. Un tas ir ļoti labi. Es priecājos, ka tu vari. Es esmu priecīgs par savu rezultātu. Jā, tas tavu to rezultātu, tos kilogramus nenoņēma nost. Tas neko izdarīts ir izdarīts. Zini kā, var degt 2 svecītes. Ja tu nopūti 1 svecīti, tavējā nedeg stiprāk. Tas neko vienkārši nemaina. Tas arī ir vienmēr, bet tādi komentāri ir daudz. Un nav tev arī tādi... Vai dzīvē, kas attiec, es savā laikā. Tas ir čaļiem standārta tekstīts. Šitas ir labs. Es ceru, ka es pats tāds nebūšu. Kad es būšu. Man liekas, es būšu. Tagad mēs smejamies, Rob, uztaisīsim podkāstu pēc 20 gadiem. Jā, kur mēs komentēsim kaut kādus jaunos influencerus. Es savā laikā tas cēlu daudz vairāk. Jā, tikai man nav video. Jā, es neuzfilmēju. Ja tavs laiks ir aizgājis, tad runā par to, ko tu šobrīd vari. Ko tu šobrīd dari? Bet nevajag aprunāt citus kaut kādā veidā un mēģināt. Un, zini, kā otrs arī, kas ir diezgan interesanti, tu jau pats zini, kā atmiņa strādā. Atmiņa kaut ko mēdz piepušķot arī klāt. Jā, īstenībā. Tur, zini, Džeks varbūt atcerās, ka viņš kaut kādu, nezinu, tur 150 kg cēla. Īsumā viņš aizmirst, ka viņam viens tur pacēla augšā. Ja to svaru palīdz. Jā. Visādi ir. Jā, tā kā mēs šodien katrā rokā 40 cēlām bicepsā, atceries? Jā, to mēs pēc 20 gadiem te sēdēsim, runāsim. Easy. Ko tu teiktu cilvēkam? Vai droši vien, ka tev bieži arī tā saka, jo es pats ar šo, jautājumu sastopos. Es jau gribētu trenēties, bet man nav laika. Jā, šis ir diezgan muļķīgs excuse, jo man arī tā agrāk likās, kad es domāju, labi, man nav bērns, nav tur kaut kādas tādas tur lielākas atbildības. Bet tajā brīdī, kad piedzima mazais, es kļuvu par tēvu, man arī likās, varbūt tagad man tas sports kaut kur pazudīs, paliks fonā. Bet, es atradu laiku trenēties. Skaties, piemēram, es ar mazo gāju ārā ar ratiem, mazais aizmieg ratos, guļ. Es pa to laiku trenējos ārā stieņos vienkārši. Es šitādā režīmā kaut kādu gadu reāli trenējos, visu laiku ārā. Un es pat ziemā gāju, ķipa viņam sākās dienas, es paņemu mazo tajā, kā sauc, ķenguru somā, pieliku priekšā, es gāju uz mežu. Jā, es gāju uz mežu. Izklupiens. Es taisīju reāli izklupiens mežā, staigāju pa kalnu augšā lejā, gāju stieņiem, pievilkos, dīpas taisīju, vecīt, es atradu veidu, kā trenēties. Un man, tā kā fizuha vispār nepalika sliktāk. Tāpēc, ka tur grība, tur ir ceļš. Jā. Jo arī, man tagad cilvēks saka, nav laika, un man tāds, pagaid, tev dienā ir tikai 20 stundas dots. Tu kaut kā apčakarēji, kad laiku dalīji, ja tu nebija klāt. Un otrs vēl tas, kad cilvēki pat nepamana, cik viņi daudz laika pavada telefonā. Vai skatoties seriālus. Nē, es pats citreiz pat nepamanu arī. Es tā kā ļoti esmu limitējis, es ļoti maz sēžu internetā, kaut ko skatos. Bet citreiz ir kaut kāds moments, dažreiz trāpās, ka tev ierauj iekšā. Un tās 40, 50 minūtes paskrien. Un ir jau arī tas labais ierāviens. Zini, tiešām kaut kāda laba informācija. Viss jau ir atkarīgs, kā tu internetu un telefonu laiku lieto. Man darbs ir saistīts ļoti ar to. Bet vienalga, ja es esmu godīgs pret sevi, es arī vienalga, atbildes klientu ziņām. Jāapstāsta, kas Instagramā labs ir, ko Robs iepaustojas, ir komentāri jāpalās. Tas ir normāli, jo atkarīgs, kam tu internetu un telefonu izmanto. Tas tā parās labais salīdzinājums ar nāzi. Ar nāzi tu vari pagatavot ēst, un ar nāzi var visu kaut ko citu arī izdarīt. Tāpēc vienkārši vajag pēc iespējas mazāk followot kaut kādam liekam kontentam. Tāpēc es arī esmu ļoti limitējis arī Facebookā, esmu uzlicis, lai, nezinu, man tur varbūt no kaut kādiem 50 cilvēkiem tikai feedā rādās kaut kas, ko viņi ieliek. Tā, lai nav tā, ka, zini, tu ieej un tik daudz, kas jauns, un to viss tur jāpaskatās. Tāpēc vienkārši, manuprāt, vajag mēģināt limitēt. Tur ir tā lieta, ka internets, principā, sociālajā mēdī ir uztaisītā, lai noturētu tavu interesi. Tā jau arī tas ir tas mērķis. Ja mēs salīdzinātu dzīvi, kā salīdzināsim dzīvi ar sportu. Ja dzīvē būtu jātaisa treniņu plāns, kas būtu 3 obligātie vingrinājumi? Kas būtu jāpraktizē? Dzīvē. Dzīvē tas ir. Manuprāt, kad prāts ir jāslīpē. Prāts, disciplīna. Zini, kā dzīvē ir viss tāpat kā būtībā sporta zālē sastāv viss no maziem pakāpieniem, jo
Arī sporta zālē tu nevari uzreiz paņemt, nezinu, sākt celt hantālu kaut kādu 50 kg. Ja? Tu sāc ar mazāku svaru. Atceries tās bildītes agrāk, kad daudz mazi punktiņi sanumerēt, tu tā kā savelc tos punktiņus kopā, izveidojas bildīt. Ja? Manuprāt, kaut kas līdzīgs arī dzīvē ir, ka tev jābūt daudz maziem solīšiem, un šos te mazos solīšus savienojot un pildot. Tas viss tavs kopējais mērķis izpildās daudz vieglāk. Nekā tad, ja tu skaties uzreiz uz to lielo golu, kas tev ir jāizdara dzīvē. Man tur, nezinu, tur māja jāuzbūvē. Ja? Tad tu vienkārši tur saķer golu, man ir biznesa, kas man jādara. Tikai kādā panikā ieeja. Tu vienkārši sāc domāt, kas tev patīk, tad tev jāsāk darīt tas. Labi, man ir jānopērk tas. Jāsāk darīt. Vienkārši, jo vairāk tie mazie soļi, jo tu pat nepamanīsi, ka tu izpildi jau šo te mērķi. Pareizi. Jo tu to bildīti, saproti to bildīti, ko es tev teicu, ka tev jāuzzīmē. Iedomājies, ja tai bildītai būtu tikai 4 punktiņi. Tu vispār nesaprast, kas tur vispār jāzīmē. Jā, tur tā lieta. Bet vajag patīt salīdzinājums ar bildi, jo tas arī parāda, kad beigās, kad viss ir izdarīts, tā bilde ir skaidra. Ja tu sākumā nesaproti, kur tas viss var novest, galvenais ir darīt. Ja? Jo tas overthinkings ir daudz cilvēkiem, un tas mūs arī attur. Līdzīgi, ja var vilkt paralēli ar zāli, arī ir tas, ka cilvēki vienmēr meklē optimālākos veidus, kā kaut ko darīt. Ja? Tas ir, es par šo arī varbūt bieži runāju un atkārtojos, bet man patīk atkārtoties. Tā ir forša tēma, un tad sākās tā saucamā analīzes paralīze. Ja? Un nevajag. Galvenais vienkārši ej dari, darbojies zālē, analizē un vienkārši moči uz priekšu. Tu domā pa visādiem tur vingrinājumiem. Jā, sādāk, es arī esmu googlējis top 5 labākie biceps vingrinājumi. Protams, un es to esmu darījis. Beigās man viņi nepatīk vienkārši. Un ja nepatīk, kā mēs runājam, ja nav tā mīlestība iet uz zāli, tu arī neies. Tu ies ar kaut kādu naidu, bet zālē nav jābūt tai vietai, kur tu tā kā... tāpēc baigi svarīgi ir jāatrod to, kas tev patīk. Tāpēc arī redz, es visu laiku, kā es tos 11 gadus esmu noturējis to disciplīnu, motivāciju, es visu laiku atrodu to, kas man patīk. Viss kaut kā sākās, pieņemsim, ar boksu. Es ļoti fokusējos uz boksu sākumā, pēc tam man tas translējās uz zāli, tad man zāle atkal tā motivācija, tagad tas translējās uz calisthenics. Es pieņemu, nezinu, varbūt pēc 5 gadiem atkal kaut kas mainīsies. Es atradīšu savu jaunu mērķi, ko pildīt. Jo es pieņemu, es gan jau, ka 14-15 gadus es nevarētu notrenēties tikai džimā, tikai fokusēties uz džimu. Tāpat kā tu, es arī zinu, ka tu esi powerliftingā piedalījies. Bet tas ir vienalga džims, kā enda. Bet es pamēru. Taisnība. Tev ir tie mērķi savādāk. Viņi visi ir saistīti ar zāli kaut kādā veidā. Arī esmu gājis MMA, powerliftings, tagad bodybuildings man ļoti interesē, bet tam visam, manā kontekstā, tam visam jau tā spēka attīstība, tas mentālais ir bijis. Un man lika, es esmu reāli fosīlijs. Cik sanāk 13 gadus trenējos jau. Man liekas, man ir atļauja teikt, es savā laikā. Man var iedot tādu kartīti, es to drīkst teikt, un tas nebūs cringy. Kad tu pēdējo reizi sev patīkam pārsteidzi, un tu tā lepojies, tas bija Roberta mirklis. Īstenībā, laikam, tas bija sacensībās, tagad Ventspilī, kad man bija one rep max jāuztais. Tad es biju uzlicis savu mērķi, es gribu 130 kg dipu uztaisīt. Un, man tas izdevās. Es biju ļoti pārliecināts. Tas ir pelnīti. Tas man rītīgi patīk tieši spēka sportā. Tā nav komandas biedri. Tas darbs, ko tu ieguldi, ir rezultāts, ko tu dabūni. Un tu vari lepoties. Tāpēc jau visiem pēc treniņa, kad tu izej ārā no zāles, ir tā, sajūta. Tāpēc, ka treneris tavā vietā to nevar izdarīt. Neviens. Tev var būt pasaulē labākais treneris, bet ja tu neies un necels tos svarus. Vēl kas man patīk uz sacensībām, ka tu to savu top performanci neizmēģini treniņa laikā. Tu tikai tev ir tava programma, tu trenējies, un tu atliec to savu top performanci uz tām sacensībām. Tu to aizēji uz viņām un viss. Un tagad ir tas mirklis, kad es mēģinu izdarīt to savu to mērķi. Tur tā lieta, tas kulminējošais mirklis. Ļoti. Un kad tu esi bijis visvairāk vīlies sevī? Likās, bāc, Rob, nafiga šitā, Zini kā, es
Īstenībā man pat nenāk. Nav tāda, jā. Laikam nav man baigās tādas vilšanās, jā. Man ir tā, ka gan jau ir kaut kādas lielas, jā, un tās varbūt ir tādas personīgas, bet tādas maziņās, nevar būt vilšanas, bet vairāk tāda kritika pret sevi. Man ir biežāk pēc lietām, ka tu esi izdarījis, un man ir bieži, es varēju labāk. Kāpēc es neizdarīju 100%, jā, vai kaut ko tādu? No vienas puses, tas it kā nevajag, man liekas, sev baigi, kā arī mēs podkāstā ar Krivenčī runājam, nevajag ļaut sev piedot, kas ir rītīgi labs padoms, bet no otras puses man izveidojās tās toksiskās attiecības tad ar sevi, ka tas var kalpot kā tāds dzinulis citreiz. Jā. Kaut kur laikam tā neapmierinātība tomēr ir ar sevi laba lieta. Jā. Bet, Jo es arī kaut kā vienmēr tos kaut kādus sliktos, tāpēc es nevarēju asociēt tās vilšanās ar sevi, jo es vienmēr tos sliktos dzīves momentus, kad notiek kaut kādas nelaimes vai problēmas vai kaut kas, es viņus vienmēr uztveru kā mācību kaut kādu. Jo man liekas, bez šī momenta dzīvēs nebūtu iemācījies to un to. Piemēram, man tur ļoti grūts moments bija dzīvē, šausmīgi grūts, kurā es pats sev esmu iemetis iekšā. Tā bija kaut kāda veida kļūda, bet redz, ko tu dari, tu jau no tām kļūdām mācies. Tas nozīmē to, ka tu šobrīd izdarīji šo procesu, tu kļūdījies, bet tu jau mācies uz nākotni. Tas nozīmē, ka tev vairs neatkārtosies šī lieta. Vai arī atkārtosies, tad tev būs vienkārši vēl viena mācība, kaut kāda savādāka. Tas vienkārši viss tie procesi kā mācība ir jāsaka. Tas ir ļoti stoiciski, un tas man ļoti patīk. Un īstenībā arī es ar tā cenšos skatīties. Man tāds viens no tumšākajiem periodiem dzīvē tieši, kā es teicu, es neesmu ārsts un neesmu bijis pie ārstiem, es nezinu, vai man bija depresija, bet es tā jūtos. Un tas bija tieši tas mirklis, kad es satiku Kitiju. Un viss dzīve uzreiz izmainījās. Es tagad esmu pateicīgs, ka viss man tur tā noved, jo varbūt tas tajā brīdī nebūtu ienācis tas cilvēks manā dzīvē, kad man viņš visvairāk bija vajadzīgs. Tāpēc es ļoti rezonēju ar tavu domāšanas stilu. Kā? Pagriezīsim bišķi visu tagad mazliet uz apakaļ. Mēs, man liekas, baigi dziļi jau iegājām. Man ļoti patīk. Es saku, tās sarunas ir daudz kvalitīvākas. Nevis, ka mēs atnākam, parunājam. Redzēju ārā sniegu, jā. Redzēju vakar spēli. Kam interesē? Protams, ka var tā runāt, bet man tā liekas vienmēr laika izšķēršana, un tad cilvēks var ļoti ātri zaudēt manu interesi. Man pat negribās runāt, es varu kļūt ļoti antisociāls. Kaut arī man ikdiena ir saistīta ar to, ka es esmu laikas cilvēkos, un tāpēc man patīk sarunas. Tu pagaidām, Robi, ļoti labi turies, tu manas tās ekspektācijas. Man tiešām liekas, es varētu vēl 3 stundas parunāt. Man pat šitā treniņa vecīt likās, ka es vairs nevarēšu parunāt normāli. Mēs tur tā piedzinām rokas, kad likās visi jāiet gulēt atpūstāt. Bet vēl tādu vienu varbūt mazliet dziļo. Ko tu gribētu pateikt kādam cilvēkam šobrīd, kas iet kaut kam līdzīgam, kā tu šobrīd cauri? Arī ar veselības problēmām, arī varbūt kaut kāda... Jā, man īstenībā šitais tā, man pat tie godīgi... Jo droši vien kādam tas ir jādzird. Jā. Nē, zin kā, kad es tam izgāju cauri, es kaut kā par to vispār nerunāju sākumā. Vispār, neviens to baigi nezināja. Es tur nekur nevienam to nestāstīju, tikai tuvākie draugi zināja. Un tad, kad es pamanīju, ka es ar kādu ar to padalījos, visiem bija tāds šoks, tā kā tu tam izgāji cauri? Es sapratu, laikam tas nav standarts. Jo man likās, es jau priekš sevi sapratu, es jau biju apradis ar to visu. Man liekas, ka tas viss ir normāli, ka mēs izgājām cauri. Pēc tam cilvēku reakcijām es tikai sapratu, ka tomēr nav. Tas ir kaut kas tā kā outrageous, tas ir kaut kas tāds savādāks. Un es arī pamanīju to, ka pēc tam, kad es par to sāku runāt, bišķiņ publiskāk, ļoti daudz cilvēku man sāk rakstīt. Es eju tam pašam cauri, ko tu man vari ieteikt un tā tālāk. Un, man tas bija ļoti motivējoši. Es tiešām centos uzmundrināt cilvēkus, sūtīt tur voice messages un apmainījos ar pieredzi un stāstīju, ieteicu no savas pieredzes, ko tā labāk darīt. Un es visiem kā vienam saku to, ka ir jāsaglabā vienkārši tā ikdienas disciplīna. Kaut vai tu jūties nenormāli sūdīgi, bet tev ir jāpieceļās no gultas augšā. Tev ir, tev vajag tā kā tos, kā jūs minēju par to bildi, uz sazīmēto, tev vajag tos mazos solīšus, kuri katrs atsevišķi ir ļoti tā kā elementāri, ļoti viegli. Piecelties no gultas, mieši.
Kas ir pirmais, ko tev vajag izdarīt? Saklāj gultu, lai ir kārtība mājās. Tā kā uzturi kārtību, nezinu, aizēj, uztaisi tēju vai kafiju no rīta. Zini, pildi tās mazās lietas, kuras ir tik vieglas. Mazās uzvaras viņas salsās. Jā, jo saprotu, jo citiem ir tā, ka viņš jau padodās, jo viņš no rīta atver acis, viņš padevies jau. Viņš nepiecelsies pat no gultas. Viņš noskaņo sevi zaudēšanai. Tu pirmo, ko domā, nevis tu domā, par to, ka tev ir jāaiziet no mājas un kaut kas tur grūts jāizdara. Domā par pirmo. Man ir jāpiecās un jāsaklāj gultu. Ok, nav tas tik grūti, ne? Es to varu izdarīt. Piecās, saklāj gultu. Ok, kas nākamais? Aizēj, izdara to. Tad saliecās mazās lietas. Vienkārši savā ikdienas rutīnā, tajā disciplīnā, visu saliec pa tādiem maziem pointiem. Tā kā mēs iedomājamies, un dienas beigās, cik tu esi daudz izdarījis. Pēc tam tu pats vari justies lepni, un tu nevari sagaidīt nākamo dienu, kad tu vēl tos punktiņus savāksi. Man ļoti patīk īstenībā tas, ka, lai arī kam tu esi gājis cauri, tu sevi, vismaz cik es saprotu, nepozicionē kā upuri. Tas nav tavs pirmais čaus, es Robs, man bija vēzis. Tas nav labi. Es tev par to visu laiku atgādinu un taujāju, un arī citos podkāstos, bet tas ir normāli, jo tas cilvēkiem liekas interesanti. Vispār tā upuru domāšana un mentalitāte, tas varētu būt atsevišķs podkāsts, cik ļoti man tas cilvēkos nepatīk, kad ko tā es visu pasauli jau vainīgi, es ne. Bet tā lieta, tas ir vienkārši var salikt kopā ar to, par ko mēs pirmīt runājam. Tu sāki dalīties, tas pats kaut vai ar augstām peldēm. Tas pats arī ar tavu stāstu. Vajag dalīties ar tām lietām. Un ir sevišķi, varbūt, ja kāds, kas tagad skatās un klausās, viņš nevar saņemties. Viņš grib kaut ko Instagramā vai Facebookā ielikt. Tic man, kādam interesē. Kādam tas ir vienalga, ko tu dari. Kaut vai liec savu sēdienu bildes iekšā, liec savu kaķīti. Vienalga, ko. Kuru kaķīti? Sunīti, Un tas ir, un heiteri, kā jau mēs runājam, viņi vienmēr būs. Bet zini, kas ir pats labākais? Tā kā, jo tev vairāk tie heiteri, jo tas kontents būs labāks. Saprot, ir pat cilvēki, kas liek kaut ko šausmīgi cringe iekšā. Kaut ko, kas pat man liekas stūms. Bet tie cilvēki pēc tam izsitās daudz vairāk. Tāpēc, kad atrodas tā mazā auditorija, kura tik ļoti rezonē, tāpēc, ka viņi atrod to savu, viņi atrod to nišu savu. Jo neviens cits to pat neuzdrošinās darīt. Un beigās viņi ir vienīgie savā nišā. Un tad, kad tu esi vienīgais savā nišā, tu pats saproti, kas tas ir. Tu esi uzvarētājs. Jā, tā ir. Bet, zini, kas drīz varbūt sociālos mēdījos būs tā, nevis būs svarīgi, cik tev sekotāji vai skatījumi, bet cik tev heiteri. Tas būs jaunais metriks, pēc kā tu varēsi. Metrikā, ķipa male, female, kas tev tur saka, un heiteri. Ļoti dusmīgi, triggeroti, kārenas, Kāren dusmīgi. Vai es varu runāt ar menedžeri tavējo, Kā būs latviski? Katrīnas. Kas ir Kārena, Tas tā kā man ir ļoti slikts ieradums, bet es vienmēr lietoju cilvēku vārdus, ka es gribu, pateikt kaut kādu piemēru, un tad man vienmēr, tā kā man bija tas TikToks pa kartupeļiem, un es Anniņas pieminēju, tas nav tāpēc, ka es Anniņas, vienkārši tajā brīdī, lai arī neapvainojās nevienu Kārenu. Labi, bišķīt ieliksim ātrumā, ieliksim robā, ieliksim Robertā ātros jautājumus tagad, Ieliksim jautājumus Robertā, nedomāsim ilgi. Viegli jautājumi, par kuriem nav jādomā. Kas tev vairāk motivē, komplimenti vai heits? Komplimenti, laikam. Komplimenti. Pozitīvs čals. Kas tev prāt ir vīrišķība? Parūpēties par sievieti, par bērnu. Ļoti labi, īstenībā. Tu labi turies, bet ir tikai 2 jautājumi bijuši. Labs treniņš vai labs miegs? Wow. Abi divi. Viens mums ir jāspēlē spēle. Mēs nevaram. Labs treniņš. Protams, ka tās ir labas lietas. Tur neiet vispār. Kas ir sliktāk? Izlaists treniņš vai rītīgi slikts treniņš? Slikts treniņš. Es arī īstenībā. Jo citreiz ir pat labāk, es izlaižu, es nejūtos, un es nākamajā dienā aizēju. Tu ievēro to savu vienkārši. Un iekaroju pasauli pareizi. Lielākā muļķība, ko tu esi darījis, lai izstītos spēcīgi? Vai lielāks? Droši vien zālē kaut kādu svaru pacelt. Es nezinu, zinu, ko es atceros. Vēl skolā, kad es gāju, tad vēl pat nebija slim fit drēbes. Mēs kaut kāds pirkām kaut kāds riktīgi krakls tāds. Vēl locīja kraklam maliņu uz augšu, lai tev bet cilhu redzēt vairāk.
ļoti šausmas jāparāda. Tas ir normāli. Katrs var to rezonēt. Man vienreiz bija tā. Legpresu taisīju. Tas jau ir labi laika atpakaļ, bet nevis to legpresu, kur ripas jākrāmē, bet tas, kuram pīnu var ielikt, to uzlikt. Mašīna. Un man vēl bija viens sets palicies, pienāk meitene, pajautā, cik tev vēl piegāja. Saka, vēl viens, un es uztaisu, un es zinu, ka viņi nāks, es ieliku to pīnu vēl zemāk. Lai viņi domā, ka es pacēlu vēl vairāk. Bet pats labākais, viņi saka, viņu pārliek vēl zemāk un sāk taisīt vairāk nekā es. Ego vienkārši sabira. Jā, es gribēju savu ego pacelt, es reāli iedevu savu ego par iekstiem. Gadās arī tā. Bet zini, kas ir godīgi sakot, es atceros, ka es ar kaut ko tādu darīju. Es liekas, ar pārlecu spīnu. Man likās, ka es interesants topiks. Vajadzētu aptauju uztaisīt, cik daudz cilvēku ir pārlekuši. Vai čaļu dāmas ierakstām, vai tu tā dari, jo man tiešām likās, ka es varbūt esmu vienīgais. Es kaut kad šausmīgi sen, bet es toči nesu to darījis. 100% es to darīju. Jā, tāpēc ierakst komentārā, vai tu esi pārlicis citā caurumiņā. Tā, labi. Ok, močijām tālāk. Perfektais randiņš. Perfektais randiņš? Man liekas, ir kaut kāds pilnīgs nestandarta randiņš. No. Zālītē. Kaut kur... Nē, tam randiņam jābūt aktīvam, kaut kur ārā, kaut kāds piedzīvojumam jābūt. Bet tev vajag definēt. Piemēr pēc ilustrē man, aizved man randiņā. Okay. Man liekas, ka perfektais randiņš ir tomēr pie dabas un gars un interesants sarunas, pastaiga pie dabas kaut kur. Tas man būtu ļoti kaut kas vienkāršs. Tur pat nevajag neko, tev nevajag ne finanses, neko, tev vajag vienkārši savu prātu, enerģiju, pastaigu, skaistu laiku ārā, visu. Tas ir arī daudz personiskāk, man liekas. Tu reiz zini, ka tu cilvēku padomājies. Es nesaprotu tos cilvēkus, kas dodās randiņos uz kino. Es nekad neesmu to darījis. Protams, ka kad tu jau attiecībās tu to dari, bet ja tu aizēji pirmajā randiņā uz kino, tu pat tu nerunā. Tu vienkārši sēdi, skaties filmu. Man liekas, ļoti. Bet tu uztaisīji to mirkli, kad zini, viņi sēž blakus. Un tu... uzliec roku. Vai arī, zini, tu ķeries pēc popkorna, bet kaut ko citur ieķeries. Bet tu to cilvēku neiepazīsti nekādā veidā. Arī caur tausti. Tik caur tausti. Tie ir atkal labie sliktie padomi. Ja? Tu runājies ar sevi treniņos vai dušā? Īstenībā nē. Es lieku tik skaļu mūziku austiņās, kad es vispār nedzirdu neko. Vienkārši. Es visu laiku mainu tikai mūzikas stils. Katrā treniņā man cits mūzikas stils skan. Bet es ar sevi runāju vairāk pēc treniņa, vairāk mājās. Labi, es neesmu vienīgais, ļoti labi. Tavs ķermenis ir templis, būvlaukums vai atrakciju parks? Wow. Man tāds sajūta, ka visi trīs. Pastāst man vairāk par Robi, kas ir atrakciju parks. Es zinu, ka tu teiksi motivējošas lietas, man ķermenis ir templis, būvlaukums, jo es būvēju sevi. Nē, zinu kā par to atrakciju lauku. Īstenībā tas man laikam ar to calisthenics saistās. Man liekas, ka tas ir kā kaut kāds, man tāds sajūta priekš sevīm, tas man tā kā kaut kāds superpowers. Vienkārši tā sajūta, ka tu vari izdarīt kaut ko, kas daudziem liekas nereāls. Bet arī vienkārši priekš manī paši tas likās nereāls vienmēr. Un tagad tu to vari izdarīt. Tas liekas, tā ir tik nereāli laba sajūta. Jo man pat ir bijuši tādi sapņi, es nezinu, kā ar citiem, bet man ir bijis, kas sapņoja, kas var, piemēram, pievilkties tur ar vienu roku, kaut kas, 20 reizes. Tas bija slapjies sapnis? Reāli, gandrīz. Es visam pamostos no rīta. Sasvīts. Es pamostos no rīta un es vienkārši, ak, Dievs, es vienkārši, viens es par to tā, tāda vilšanās. Pumpīts rokā. Kas tev uzbudina, Robi? Sievietes. Nē, come on, vecīt. Jā, pagaid, par ko tu runā? Es nezinu. Ja mēs runājam par sieviešu figūrām, par... Zini, kā īstenībā laikam visam tā kā jābūt balansā, manuprāt. Nē, tas ir tā kā dzīvē. Tu vienas korektās atbildes uz otru, bet spēles noteikumi vienkārši vienu. Kaut ko tam nav jābūt arī obligāti augumā. Nē, zini kā, vai kaut kas uzvedībā. Nē, zini kā, ir īstenībā man tas viss tā kā komplektā iet kopā tomēr.
Man nekad tā nav bijis. Man nekad tā, jā. Zini kā, ir citreiz tā, ka tu vari piešaut acis kaut ko konkrētu, bet tad tāds... bet vai nu tur kaut kas galvā nav īsti, vai nu tur, labi, kaut kas nav izskatā tur tālāk. Bet man liekas, ka jābūt visam tā kā komplektā. Dibenam, krūtīm, viduklim, galvā dibens, krūtis, personība. Tā kā visam jābūt komplektā. Tad es saku, ka nav pēdu fetišiem. Nē, bet zini kā, nav točni konkrēti fetiši nav. Okay. Un kas ir pretējais lielākais sarkanais karoks sievietēs? Kas ir tāds, es nevarētu ar viņu? Tas ir kaut kāds seklums sarunā, kad tu runā, jūti kaut kādu tādu seklumu, kad tu par kaut kādām, dziļākām tēmām runā, un tu jūti, ka tam otram cilvēkam vispār neaiziet. Kā tu saproti, nē, tur vispār tur. Tā kā liekas, ka cilvēks ir bērnās līmenī. Jā. Tā kā spēlēs ar NPC, tu sarunājies. Tu pilnībā zini, ko viņš pateiks. Kad citreiz var just, ka cilvēks savu... Zini kā, man liekas, ka nav tādi stulbi cilvēki, bet man liekas, ka vienkārši cilvēki, kas baigi sevi ir ielikuši baigajā rāmī iekšā. Viņi domā, ka viņam pēc kaut kāda konkrēta rāmi jāvedās savā dzīvē. Kaut ko saskatījušies, kaut kāds tur influenceris ārzemju, un viņiem liekas, nē, man ir jābūt tādam pašam. Es īstenībā... Es baigi rezonēju, man uzreiz, kā tu stāstīji, es uzreiz arī tiešām liekas, ka citi cilvēki uzvedās speciāli. Tā kā viņi tēlo karakteri, kā to latviski sauc. Tēlu, bet viņi nav tādi. Jo, zini kā, es esmu redzējis, ka ir sievietes tiešām, kas... Tev pat liekas, ka tur apakšā, ka viņi varētu būt īstenībā tā kā... ja viņa būtu īsta, tā kā pa īstam, kāda viņa ir, viņa varētu būt tā kā labs cilvēks, bet viņa no sevīm kaut ko mēģina izspiest ārā. Kaut ko, kas viņa patiesībā nav. Viņa ir kaut ko saskatījusies, pārāk daudz influencējusies no citiem kaut kādiem NPC, no kaut kādiem tēliem, un nav īsta vienkārši. Es gribēju ātro raundu, bet mēs varam pakāpēt. Jā, īstenībā. Vidējā ātruma rauns. No pain, no gain vai no brain, all gain? No pain, no gain. No pain, no gain, šis bija ļoti cringy, bet es gribēju viņu tev uzdot. Pāriesim tālāk pie skatītāju jautājumiem. Jo šodien iepostoju un cilvēki visu kaut ko interesantu man arī paspēja jau uzdot. Ļoti tēmēts jautājums. Nav bailes, ka aizkapās ciet asinsvadus no tik daudz riekstu sviesta? Cilvēki tev satraucās. Jā, tāpēc, ka es esmu stāstījis diezgan daudz, kad es apmēram kilogramu. Kā tu viņu ēd? Atceries Viļņā? Kādu normālu. Tas jau vēl nebija nekas. Nē, man īstenībā nav bail, tāpēc, ka man pat vajadzētu vairāk kalorijas uzņemt. Tāpēc, kad es jau to teicu, es tagad sāku rēķināt. Es tikai 3000 kalorijas uzņemu ikdienā. Tev vajadzētu vairāk. Jā, tāpēc, ka es visu laiku fastingoju. Man ļoti patīk fastings. Man patīk trenēties tukšā dušā. Un sēdu tikai 3-4. Tad ir grūtāk saspiest, un tāpēc tev vajag tātad kalorijām bagātākus tieši ēdienus. Un riekstu sviests nāk palīgā. Tas nāk ļoti labi palīgā. Jo būtu grūti aizdambēt tos asinsvadus, ja tu esi kaloriju deficītā bez mazvai. Tev tās kalorijas, kas nāk no riekstu sviesta, tiks izmantotas citur. Ja es maz kustētos, tad es varētu aizdambēt. Bet ja tu kusties, tev asins rita. Visu laiku riņķo. Tu vienkārši nevari izdarīt. Enerģijas patēriņš kā. Muscle-up tehnikas padomi, un vai esi gatavs 27. 27. es esmu gatavs jau šobrīd, bet es vēl trenējos. Man gandrīz man 3 nedēļas vēl, un es būšu vēl gatavāks. Tā kā Muscle-up tehnikas padome. Man ir Instagramā video ar tehnikas padomu. Var iet apskatīties Instagramā, jo te būs grūti pastāstīt. Tur ir garš un plašs temats. Ļoti labi. Ja tu visu mūžu varētu tikai vienu vingrinājumu taisīt, kurš tas būtu? Interesanti, jo man tā kā muscle-ups, pull-ups un dips ir. Tev viens jāslīcina, ne 2 jāslīcina no viņiem. Dips. Dips, tomēr. Līdztekas dip. Es gribu paplašināt jautājumu. Ja tev būtu jāsataisa, tā kā tu varētu visu atlikušo mūžu izmantot tikai 5 vingrinājumus un viss, lai dabūtu perfektāko augumu, noturētu savu formu, būtu arī funkcionāls, visi aspekti. Kurus 5? Tu vari tikai tos 5, un tev jānosedz viss. Labi. Pietupieni,
dipi, pull-upi, pleciem, kaut kāds shoulder press, kas mums vēl paliek neizmantots. Kaut ko Bicīts. Vai izmanto iespēju parādīt kamerā? Jā. Nē, zinu kā, īstenībā varbūt pat kaut ko korsetēji, kaut ko presēji. Jo man liekas, īstenībā šausmīgi svarīgi tev visa korsete ir. Jo tomēr tas tev satur arī tavu mugurkaulu kopā. Un baigi bieži vien cilvēki šito atstāja novārtā. Cenšas tur baigos smagos svarus pacelt, bet aizmirst to, ka īstenībā kas tos tavs skriemējs tur kopā. Pareizi. Tā ir tā korsete. Tas ir ļoti svarīgi visos vingrinājumos. Jā, ļoti īstenībā. Tu man liekas, gan visu ķermeni tā arī nosedz. Principā plus mīnus. Ikra kā vienmēr paliek novārtā. Dievs, īkri, tas ir vēl viens. Tā mēs arī varētu veltīt atsevišķu podkāstu. Tu taisi ikrs? Jā, un vēl demotivējošāk ir tas, ka es jau gadu taisu, un tur baigi daudz, kas nav mainījies, bet iet lēnām uz priekšu. Jā. Tāpat es saņemu komentārus, kāpēc tu ikrs netrenē. Tas ir vēl skumjāk. Tas ir vēl tā kā sāpīgāk. Zini, kā nebūtu jau sāpīgi, ja es viņus netrenētu. Jā, kāpēc netrenēju sāpīgāk. Tāpēc es viņus netrenēju. Man nav jēgas. Tā ir cīņa. Vai tev ir vai nav? Jā, vienmēr būs kaut kāds sensīts 60 gadīgs, kas vispār nav bijis zālē, un viņam perfekti ikri. Tā ir tā labā skaldība. Kāds ir tavs attiecību status, Robert? Cilvēki grib zināt. Complicated. It's complicated. Yep. Ļoti labi. Robert, man ļoti patīk šī saruna. Tas bija, es saku, tā kā čom apsēsties pie galda, un man prieks, ka tu vari arī padalīties dziļākās tēmās, jo, zini, ļoti bieži draugi, sevišķi ir vīrieši, savstarpēji neuzdrošinās, vai kaut ko pajautāt, vai izrunāt tās problēmas. Man liekas, ir svarīgi, ka čaļi var, būt atklāti viens par to. Tas ir ļoti svarīgi arī mentālajai veselībai. Un man liekas, tomēr tā saruna veci savādāk. Man liekas, daudz mūsu problēmas, vai to, ko mēs izrunājām, varbūt sievietes klausīsies, skatīsies, what the fuck. Tā kā, es to ļoti novērtēju. Tev ir dota tagad iespēja pastāstīt, kas notiek jauns tavā dzīvē, kas ir gaidāms, kamera ir tavā rīcībā, tu vari noreklamēt vienalga, ko tu vēlies. Jā, tas ir interesanti. Tieši. Tas ir, ja godīgi, kaut kas jauns būs gaidāms nākamgad. Es tagad esmu nobriedzis, ja godīgi, es diezgan daudz motivējos no tevīm. Un es vēlos nākošu gadu realizēt savu īstenībā tā kā bērnības sapni par savu kalistenikas džimu Rīgā. Tāpēc, ka vēl joprojām Rīgā īsti nav tieši kalistenikas fokusēts. Jā. Un arī, kad es ar šo te sāku nodarboties, es tā kā padziļināti meklēju. Vai tiešām nav? Es meklēju, un realitātē nav. Ir sporta centrā, skateparkā, tur ir izveidots tāds, stūrīts. Bet tur nekas tāds nopietns nav. Tāpēc es gribētu to bišķiņu pacelt citā latiņā. Jo, principā, cik esmu pētījis, gandrīz katrā valstī, katrā galvaspilsētā ir tāds ļoti liels kalistenikas džims. Kur visi krūtie čaļi. Kur visi fokusējās uz kalistenikas, tur freestyles, street liftings, visi tur top džeki, iet uz turienu un trenējās. Un arī ļoti daudz jaunieši, kas vēlās tajā trenēties. Un īsti nav šobrīd tāda opcija. Tāpēc, es to gaidu nepacietību. Es esmu gatavs to darīt. Jā. Es jau redzu, kā mēs tur saturu filmēsim, un es arī varēšu pamēģināt sevi kalistenikā. Redzi, arī iepazīstoties ar tevi, es arī daudz ko vairāk esmu atpakaļ sācis integrēt. Es dipšs nebiju sen taisījis. Tā ir viena lieta, kas man arī tagad iepatikās. Robi. Vēlreiz. Paldies tev. Un varbūt ir kaut kas, ko tu vēlies man pajautāt. Es pat nezinu, ko man tev pajautāt vairāk. Mēs jau arī runājām. Zinu, kas īstenībā. Kad tu taisies startēt? Kad es taisos startēt? Labs jautājums. Es taisos startēt. Es tagad sāku lēnām savu bulkingu. Es startēšu nākamā gada otrajā pusē. Septembris, oktobris, katingu es sākšu
Man būs jautri vasara, es vasarā sāku kāpt uz prepu. Bet tā kā šašliks ārā smaržo. Jā, bet tas man jau ir tas norūdījums, un es to gribu vairāk nekā es gribu to sašļiku, sasodīts. Un tāpēc, bet gada pirmo pusi es vairāk veltīšu, lai sievu sagatavotu un visus pārējos. Tāpēc es noteikti ar to dalīšos, jo, zin kā, man liekas, kas nav slikti, es esmu pēdējos gadus veltījis citu cilvēku attīstībai, un tas man arī piepilda, bet man liekas, ka šitam čalim te vēl iekšā, man vēl bija šitā gāze. Es varu vēl. Kādā kategorijā tas ir? Es gribētu classic fizika, bet tur vēl vajag to svaru klāt. Es varbūt varu startēt zemākā svara kategorijā. Man tomēr tā pozēšana patīk labāk, bet tā mens fizika noteikti. Jā, vienreiz šortu čalis, mēs varam, ko es labprāt. Zin kā, tas būtu krūti, jo mēs viens otru ritīgi pušot. Tikai man nebūs fonā, kas kliedz un motivē. Man tā kā toreiz tas bija riktīgi labi. Es esmu sirds un dvēseli, tā kā es rādīju, man coaching metodi šitā maksimāli dziļi. Un es vienkārši jūtu līdzi, saprotu, tas viss, ko es daru, tā ir daļa no manis. Tas ir tā kā redzēt savus bērnus, jocīgus, muskuļains, liels bērnus. Bet man tas patīk, tā ir mana sirds lieta. Es nevaru, es gribēdams, ja man kāds liktu klusēt, sacensībās, es nevarētu. Tāpēc, tas palīdz, tas mentālais būstiņš. Un man vispār, viss tas preps un cik ātri tu tajā visā iemeties, paldies arī tev. Tas viennozīmīgi palīdzēja arī manai karjerai. Bija prieks redzēt, ko tu jau izskaties labi. Paldies, tu man reāli nomotivēji, jo es savādāk nebūtu piedalījies toču. Tā kā mēs toreiz satikāmies uz treniņu, aizgājām kopā, un tu man pamotivēji, man bija tāds, let's do this. Jā, kāpēc ne? Un redz, un tu pierādīji arī, ka kalistēnikas tipa treniņi, tas strādā arī uz estētiku, uz skatu un vispārējo. Tīsā laikā sasniedzām tādu formu. Tas ir super. Rekā mēs viens otru tagad glazūriņu visu laiku. Es domāju, tas nozīmē, ir laiks, visu iet un runāt ārpus kameras. Jāvelk ārā šito te. Man liekas, ka ir jāvelk ārā. Mums ir redīgi šo te. Man liekas, tāpēc, milzīgs paldies visiem, kuri noskatījās, kuri izturēja mūs tik ilgi. Un rakstam komentārus, rakstam, kuru viesu mēs vēlamies vēl redzēt, kas patika, kas nepatika. Protams, spiežam arī laiku un piesakojam, ja tas vēl nav izdarīts, jo katrs šis mazais atbalstiņš, tas palīdz. Tas varbūt jums liekas, tas ir nenozīmīgi, bet mēs lasām visus komentārus, visas atsauksmes, visu heitu. Un, ja jums ir laiciņš, un varbūt jums nav vēl Ziemassvētku dāvana, ja sameklētu savam mīļotajam, mīļotajai, vai varbūt tev ir darba pasākums, kurā tu gribi izstīties savādāk, tu arī iegādāties šādas te skaistas maiciņas pie mums un atbalstīt mūsu zāli. Tev, Robert, izstāsta vienkārši ļoti. Muguru parād. Jā, tikai pietupies. Tā ir reklāma. Tas ir viens no dizainiem. Paskatieties mūsu Instagram kontiņā, kā arī drīz būs mājaslāpa. Piesakies uz coachingu, piesakies uz treniņiem vai vienkārši uzrakst čau, Edī, WhatsApp. Paldies, Robert! Paldies, vecīt! Fist bumpo! Bam! Prieks, ka tu biji saldu, prieks, ka tu biji mums. Tiekamies nākamajā. Ata!